Mūsu Latvijas valstī 18. novembrī paliek 107 gadi. Un tas ir brīdis, kurā mums ir jāsaprot, kāpēc mums valsts, zeme un tauta ir tik svarīgi. Es katram savam viesim tagad jautāšu, kāpēc viņam tieši ir svarīgi Latvijas valsts un ar ko viņam tā asociējas. Un man šodien sarunas biedrs Andrejs Ēķis, Latvijas unikāls režisors, unikāls televīzijas raidījumu veidotājs, unikāls uzņēmējs. Ar ko tev? Caur filmu, caur ekrānu, caur domu ir svarīga Latvijas valsts. Es pielidošu šim jautājumam mazliet no kosmosa. Es vispirms nevarēju īsti saprast, kas bija jaunāks, nevarēju saprast, kāda atšķirība starp mums un krieviem. Vispār, kā krievu tautai, neteiksim tautai, bet valstī. Un te tā interesantā domāšana tāda, ka viņi visu mūžu bijuši dzīvojuši tādā kā nosacītā verdzībā. Tas nozīmē, ka viņi ir priekš valsts. Tā tauta, ķīnieši, visa austrumu civilizācija ir cilvēks, ir priekš valsts. Eiropiešiem ir valsts, ir priekš cilvēki. Tas ir pirmais un svarīgākais, kas mums kā cilvēkiem jāsaprot. Te tie, kas lamā Latvijas valsti, tie ir pēdējie idioti, un kad es redzu Facebookā tos nodrīgos idiotus, kas lamā valsti, tas ir nepareizi. Viņš var lamāt valdību, viņš var ko grib darīt, jo valsts esam mēs paši un valsts ir priekš mums. Tāpēc tu ej uz vēlēšanām, lai vienreiz 4 gados novēlē, bet tad nebrīnies, ja tu pa kaut ko ne tādu novēli. Otra lieta, kas man baigi svarīgā ir bijusi, ir, kad es tagad filmēju filmu Tumšā robeža, tas ir par 1938. gadu, par notikumiem, es domāju, kādi bija notikumi, paralēli domājot par šodienu, kad tā Krievija atkal ārdās, kādi varēja būt tad notikumi. Un tad es iedziļinājos un sapratu, kā ir būvēta Latvijas valsts, lai mēs saprastu, ko nozīmē tie vārdi, ko es teicu, ka Latvija ir priekš mums, nevis mēs esam priekš Latvijas. Tad pēc neatkarības cīņām katrs latviešu strēlnieks saņēma apmēram 20 hektārus muižas zemes. Bija ļoti daudz šīs zemes, ļoti daudz mūsu karavīri dabūja šo zemi. Ko viņi vispirms izdarīja? Viņi no materiāla, kas ir akmens, uzbūvēja kūtiņu. Tāpēc jūs bieži vien braucot pa Latviju redzēsiet, ka kūtis ir no akmens, bet dzīvos mājas no koka. Tas vienmēr kāpēc? Tāpēc, ka tas bija pirmais, ko viņš uzbūvēja. Viņš uzbūvēja, turēja 2, 3, 1 govi un pats tur dzīvoja no sākuma. Tad, kad viņš to bija izdarījis, jo tas bija akmens, kas bija no zemes, kokus viņš saglabāja, jo pa koku viņam bija jāpērk stikls vai kaut kas, jo koks bija valūta, akmeni tur nevarēja pārdot. Tad, kas viņam bija jādara? Viņam bija jākooperējās, jo tā govī, kā jūs saprotat, 3 reizes viņa jāslauc ir. No turienes, ja mēs vēl braucam pa Latviju, ļoti bieži ceļa galos jūs redzat tādas sastatnes, kur bija nolikts piena kannas. Tātad, kad kāds saka, ka latvietis ir viensētnieks, tad tur nav daļa patiesība. Tā bija atkal Krieva propaganda. Tad kāda bija ideja? Ideja bija tāda, ka sanāca 100, 200, 300 zemnieku kopā, un, ja jūs redzēsiet mūsu ļoti daudz arhīvus, redzēsiet bildes ar piena kopsaimniecībām. Viņiem bija jākārparējās, lai varētu dzīvot. Tad jāveic uzņēmumu darbība kopā. Tātad viņi no savas puses ievēlēja vislabāko, vissaimnieciskāko zemnieku, kurš to piensaimniecību ved uz priekšu. Tālāk, kas viņiem bija jādara? Tālāk viņiem vajadzēja meistarus. Tātad viņi bija atbildīgi par to skolu, kas tajā ciematā bija. Un speciāli izdarīja tā, ka nevis Rīga regulēja, bet viņi regulēja, kādu skolotāju, kādas svešvalodas viņiem vajadzīgas ir. Tālāk, tātad pilnīga kopienas domāšana. Un tā kopiena tālāk, ja jūs ievarat arī vēl dziesmu svētki, tāpēc, ja mums ir kaut kāds gada pasākums, tai piensaimniecība, viņiem jāsanāk kopā, jādzied ir, tad jāapmainās ar informāciju. Tas ir vienkārši, tas ir unikāli, kas mums ir zudis, jo mūsu zudus ir tā korporēšanās. Tagad katrs pa sevi, tad kaut kāda pensija, kas tur kaut kāda to invaliditāti, kaut ko tam līdz, bet tad viss sanāca kopā un domāja, ja man māja nodegusi, piemēram, tad kā viss palīdzēsim viņam, ja kā cilvēkam ir problēmas, kā skolā, kādas amats mēs izmācīsim. Un tas man iedeva baigi dziļo domāšanu, ko tad padomju šī
sistēma mūsu sačakarē. Viņam vajadzēja tik nomainīt vienu cilvēku tajā piensaimniecībā, ielikt savu direktoru, un faktiski viņi varēja to nosaukt reiz par kolhozu vai par socialistisko saimniecību, kaut ko tam līdzīgu. Un tādā veidā viss tika iznīcināts. Un pēc tam apmānīt mūs un teikt, ka mēs esam bijuši viensētnieki vai kaut kā tam līdzīgi. Tātad, vissvarīgākais, ko es gribu pateikt, ir pateikt tā, ka mēs esam Latvija. Es domāju, ka katrs cilvēks nevis domā, ko valsts man var dot, bet ko es varu dot valstī. Tas liekas, ka es tā pārspīlēti saku. Bet, piemēram, es filmēju filmu. Ja? Es gribu izstāstīt kādu mūsu vēsturi. Es gribu šajā filmā ielikt iekšā, no kā mums jābaidās ir. Kā Krievija sāks darboties prierobežā, kā viņa aģenti parādās, kā viņi ķer nodrīgos idiotus, kuri faktiski citādāk ir domājoši. Ja? Nekādas atšķirības no šodienas ir. Domājiet, par ko jūs balsojat. Neskatieties, kuram smuka frizūra, kā viņš izskatās. Domājiet, ko viņš sola jums. Pārstāv vienmēr ir tā, ka ir kaut kāda raķete, kaut kāda, ko ieliek smuku cilvēku, kurš labi runā priekšā, un aiz viņa ieliek vēl zinu ko. Tā kā, ja jūs man prasat vēl vienreiz, kas ir Latvija, tad manā izpratnē Latvija esam mēs paši. Jāuztver Latvija ir kā sava organisma sastāvdaļa, un jādomā, kā viņu nepārtraukt uzlabot, jābūt enerģiskam, un jāvar izveidot tādas kopienas, ja, caur kurām tu vari ietekmēt valdību, tāpat kā mums tā balsošanas sistēmas ir ar tām mana balss un tam līdzīgi. Tas ir ļoti efektīvi. Un vēl es domāju par vēlēšanām, ja domā, tad varētu arī tikt nomainīt vēlēšanas sistēmu, lai nevis partijas, bet arī, lai būtu mažoritārā, lai varētu konkrēti cilvēku ievēlu, kurš man sola, ka viņš izdarīs to un to. Es tev pateicos par stāstījumu. Es ticu, ka šis tas no tā aizķersies mūsu skatītājiem.